Nu, nav paužu, ja nelaižu uz laukuma, kad tur paužu dabūt. Labi. Alkohols nav traucējums šogad, vai tas varbūt pat ir slikti, ka nedzer? Tu man neuzvelc čalīte. Kas tev pīkstenis? Nesaprotu. Tas mums ir tāda tehnika, kas ir kā izņem visus necenzētos vārdus ārā no ētera. Tu ko tu mani nedzirdēsi vispār? Paklausīsimies Dagmāra ziņā, tad būsim apkārt kopā studijā ar... Viņai ārliekat pīkstuļus virsū. Nē, nu Dagmāra mums ir trenējusies runāt smalkāk. Kā tā es runāju? Nē, jūs runājat kā hokejā. Nu, labi. Dosim vārdu Dagmārai tagad. Mēs esam hokeja studijā, paldies Dagmārai par ziņām un turpinām ar Oļegu. Oļeg, vai jums liekas, atkal izmantojot jūs, teiksim, tādu tiešā vārda meistara īpašības, vai Latvijā politikā tagad viss ir uz labo pusi? Kā liekas, tev var sasist? Labi, sapratām. Par jums vairāk kā par cilvēku. Kāds jūs esat ikdienā? Jūs esat dažiem ģimenes lokā, es domāju, pilnīgi savādāks, silts, atvērts. Es esmu pedantisks. Jā? Jā. Silts. Kāds kā viņam normāli. Jā. Jā. Kā izpaužās tas, ka jūs esat gādīgs? Nu, es par sevi rūpējos, čali, jā. Jūs izskanēja arī tas, ka jūs ejat uz operu un pie stilistiem un tā. Jā, es arī plastisko taisīšu mugurai nostiep šādu. Atvainojiet, kāpēc mugurai jānostiep jādu? Jūs sakat, tomēr tā kā sportists un tā. Kur tu seju uz kropļošu? Nē, bet parasti plastiskās operācijas tājas redzamākās vietās, kur varbūt... Nu labi, tu neuzvelc mani. Bortā ielūs. Labi. Mēs paskatīsimies vienu reklāmas klipu, būsim apkārt kopā ar Oļegu. Jā, ja paliksi dzīvs. Dagmāra prasīja, vai Latvija labi nospēlēja jūs prāt? Jā. Kā tu viņus slikti spēlē? Jums negribējās būt laukumā, nerāvāties uz... Tev pašam negribējās būt laukumā? Man ne. Dagmārai? Varbūt ar šo jautājumu apmaiņu varbūt arī beigsim un... Rītdien sakarā ar to, ka šis ir pēdējais Kungs mēnesis, ēterā atkal būs Kungs veterāns Gideons, bet tagad mēs esam kopā ar hokeja veterānu, izcilo lielisko Latvijas hokeja nūjas un rīpas meistaru, psiholoģiski advancētāko no visiem Latvijas hokejistiem savulaik, kas bijis Latvijas hokeja izlasē. Labi, neburti drāmu. Jautājums, vai jums liekas, ka Latvijas hokeja izlase varētu tikt tālāk nākošajā posmā? Kur viņi bez tiks tālāk? Latvijas amatieru līgas čempionātā finālā ir redzēts, ka jūs esat iznests ārā uz... Bračka. Rīgas sporta pulī, tas bija jūsu brālis, ja? Bračka iznes. Bračka iznes ārā. Viņai izslaps Oļegs? Es neatceru. Jā. Aha. Neuzvelc man čolu. Labi. Oļeg, man liekas, ka vairāk vai mazāk mēs esam ieguvuši tādu kā personības kopskatu un nākamajā daļā parunāsim kaut ko vairāk tieši par to, kā dzīvot tālāk. Tagad reklāmas pauze, ziņas īsumā un tad atkal būsim apkārt. Tas jau lopā. Oļeg, mēs esam apkārt. Jā. Rītdien spēle, 4. maijs ar Krieviju. Kas tev par 4. maiju, Varbūt jūs neatceraties Latvijas neatkarības deklarācijas diena. Ko jūs pats atceraties vispār? Varbūt tā man bija sagatavots jautājums. Jā, man bija jautājums, sakiet, jūs tagad vairāk esat tā kā treneris, nevis spēlētājs. Nav kaut kas dzīves ritmā mainījies? Kas tur mainījies? Nekas nav mainījies. Dzīves ritms tāds pats. Jā, vairāk laika sev un ģimenē un sevis sakopšanai un tur. Kā jūs kopjat sevi, Oļeg? Solāristi, opera. Opera? Nā, sev arī iedzer tāpat, es arī reizēm, bet, uzspēlē arī bišu. Laikam saruna kļuva pārāk intīma. Varbūt vienīgi pietiek, liecies. Pēdējais jautājums. Rītdienas spēle rezultāts, kādi jūs prognozējat? 100/100. Vismaz neizšķirt. Paldies Oļegam par šo, man liekas, ka labo. Mēs esam apkārt studijā pēc Nagļa kungam smagi vārdi nākuši ārā, vai
Vai tā ir? Vai jūs piekrītat daudz līdzi te domā, ka tiešām ir dienas jau ir aiz muguras? Tas ir pizdiet šitā pateikt, bļaļi. Ka Irbe bija, bļaļ, šitani te Stanlija kapā, jā? Bļaļ, visiem kausā. Bļaļ, visi baigi fanoja, bļaļ, tagad čalis, ahoj. Es jau, bļaļ, ko tu domā, man, bļaļ, nav jūtu? Bļaļ, es normāls čalis, jā? Un kā Kira teica, davai paņem to Arčiju, bļaļ, iekapājiet šņābi, zin kā čomi. Arču jau nedzer? Nu, tagad ir uzdevums. Sanktpēterburgā arī Arču spēlē pret Krieviju. Jā, 3-2 vinēja. bļaļ, sakapājām 3-2, bļaļ, ar Arčiju priekšgalā, bļaļ. Vai rītdien Arču stāvēs vārtos? Tu, bļaļ, nepalaid muti man, bļaļ, kā vilkšu, bļaļ, pa muguru bortā nāhuj, iekšā. Un, bļaļ, tos pīksuļus noņem nos, bļaļ, zajebali vispār, nu točno, bļaļ, es jau pats nedzirdu, ko es runāju. Sukas, bļaļ. Tas bija ļoti labi. Bļaļ, es pats nezinu.